Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Labi. Tu zini, ir tāda tautas dziesma. Ir jau grūti, nav jau viegli. Un tā es tagad saprotu tos vārdus. Bet tu skrien labāk nekā es, man liekas, tā es ēst. Tā kā vismaz izskatījies labāk. Es nevarēšu parunāt. Mums jāpagaida būs pāris stundas. Pēc tās skriešanas. Nevar tūlīt apstāties un kā tu sauļojies, ne? Tev vajag... Jā, tev vajag kustēties, skaidrs, ka tev pulss ir uzgājis augšā, nevajag viņu uzreiz laist zemē, teiksim tā. Un pat labākā lieta, ko es ievēroju, ka galvenais jau ir parasti latvieši izdarām, ka mēs skrienam pārāk ātri un pārāk tālu un uzreiz. Pa īstam pavasaris ir klāt tad, kad visu centīgo namamāšu virtuvē uz galda stāv narcišu kompozīcija, pavāri ēdienkartē sāk piedāvāt pumpurus, asnus un citus brīnumus, un ielās skrējēju ir tikpat daudz, cik velosipēdistu. Jo ik gadu maijā taču notiek aktīva gatavošanās lielajam notikumam – Nordea Rīgas maratonam. Šoreiz skriešanas kaislībās netieši piedalīsimies arī mēs. Raidījuma sākumā sportiskā atmosfērā palūksim maratonistam Aigaram Nordam pastāstīt par tautiešu skriešanas paradumiem, kā arī par skrējēju pirms maratona diētu. Turpinājumā pēc neliela riksīša pa meža parka takām finišēsim Mārtiņa virtuvē, kur cenšoties ievērot Aigara kulināros ieteikumus, pievērsīsimies īpašām skrietmīļiem veltītām receptēm. Iesākumā pagatavosim gluži mierīgus vistas salātus ar austrumu pieskaņu. Turpināsim ar bagātīgi pildītiem kartupeļiem un paštaisītu pastu, bet nobeigumā pasniegsim absolūtu enerģijas bumbu – citrus augļu sīrupā sautētas pankūkas ar saldējumu. Es zinu, ka nākamā nedēļa es nevarēšu skriet to maratonu, jo es zinu, ka ir jāgatavojas tam. Ne? Bet kas tas ir? Kas man jādara, ja es nākamgad gribu piedalīties? Pareizes izlēmas. Pa nedēļu sagatavoties nevar maratonam. Ja tev maratonam, ja mēs runājam par klasisko distanci, tad 42 km, es domāju, tas gads ir minimums. Ja tu nākamgad gribi, tad tagad būtu laiks sākt un trenēties. Jo tev vajag vairākas mēnešus nedēļas, kamēr tu ieeji, tev adaptē savu ķermeni, kamēr tu lēnām sāc stiprināt pavisam lēnas gaitas, pēc tam jau uz vidējām distancēm un tā tālāk. Bet vispār tev es ieteiktu 10 km. Vai piemēram, ja tu gribēsi absolūti kaut kur skriet ļoti daudz kādreiz, no kā es tāpat tev atrunāšu. Bet tad iespējams, ka pusmaratoni. Pusmaratons. Bet normāli, ja cilvēki lēnām, prātīgi pieiet gatavošanās procesam, tad veselīgi cilvēki var sagatavoties maratonu un to noskriet. Tas ir tāds mazā cilvēka Everests, teiksim tā, bet to var izdarīt. Liekas, ka latvieši, ja viņi ar kaut ko saslimst, tad viņi saslimst. Mēs esam dziesmām saslimuši, tāpat arī skriešana, pasties, kā visi ir sākuši aizrauties. Bet man liekas, tāda tipiskākie aizspriedumi ir tas, kas saka, man nepatīk. Viss, man nepatīk, vai kaut kā tā, bet nav daudz tāds vēl, man nepatīk. Tad es saku, tu esi pamēģinājis? Nē, man nepatīk. Tie, kas skries nākamnedēļ, arī no tiem ir 99%, kas skrien tikai savu prieku pēc. Un zini, kā tas ir, kad ir skrien 20 pār tūkstoši? Nav neviens pēdējais, jo tev vienmēr kāds aiz tevis. Man nebūtu kauns palikt pēdējais. Nē, tāpēc es teicu, man ir vienalga. Nopietni, galvenais ir piedalīties. Priekš sevis katrs no tiem, kas piedalās, viņiem katram tā ir pirmā vieta. Tu skrieni, tev pilnīgi vienalga, kas tev iet garām vai neiet garām. Tu baudi skrējienu. Kad iesākās Rīgas maratons? Tu viņu? Vispār ir savulaik 91. gadā viņu viens no dekrēta parakstītājiem ir tāds oriģināls vēsturisks dekrēts, ko ir Alfreds Rubiks parakstījis 91. gadā. Es viņu lidostā redzēju, ka viņš laidās projām. Tā kā
Tā kā tas ir no 91. gada Rīgā ir maratons, bet mēs sākām 2007. gadā. Tad no nulles arī sākām atjaunot, jo maratons mums ir bijis, mums ir labas tradīcijas, bet pats skrējiens bija. Cik bija tajā pirmajā? Pirmajā mums bija, kā tagad atceros, 1070 dalībnieki. Wow, un tagad ir 20 plus tūkstoši, jā? Jā, nu redz, kā tie latvieši saslimts ar to skriešanu. Tāda tipiskā maratonistu barība un skrēja barība pirms skrējiņa, pēdējā nedēļā pirms skrējiņa viņi vairāk cenšas ēst ogļhidrātus. Jo ogļhidrāti, kas ir tas gudrais vārds, tas ir principā, ņemsim pasta, jeb makaroni, teiksim. To ēd, ja? Tāds viens likums, ko es ieteiktu atcerēties un kas man pašam ir palīdzējis, ir tas, ka neēst noteikti neko tādu, ko tu nekad neesi ēdis dzīvē, pieņemsim. Jo sevišķi pēdējā vakarā, pieņemsim, ja tu neesi austeres ēdis, tad nevajadzētu pēkšņi aiziet uz austerbāru. Ja? Jo tad, nezinu, kā tas var nākamajā rītā uz tev atbalsoties. Bet viena ļoti interesanta tehnika, ko es pats izmantoju Tokijas maratonā skrienot, bija, ko mans treneris Ramāns Melders bija ieteicis, kas man likās vispār kaut kāds kosmosks. Ir pēdējā nedēļa, tad pirmās 3 dienas, kas ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, mēs ēdam tikai gaļu, piemēram, vai tikai zivis, piemēram. Maratona parasti svētdienās. Parasti svētdienās, sestdienās vai svētdienās, jā. Tad tikai gaļa vai zivis, jā. Izvācot ārā pilnīgi visus ogļhidrātus, pilnīgi visus cukurus, tā skaitā, iedomājies, ko tas nozīmē deserts priekš manis neēst, piemēram. To arī nozīmē, jā. Ar domu tādu, ka ķermenis ir tik izslāpis pēc ogļhidrātiem, ka tās nākamās 3 dienas, teiksim, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, tu ēdi tikai ogļhidrātus, kas ir rīsi, pasta. Tad man bija tāds kuriozs gadījums Tokijā, ka treneris saka, tev jāēd 10 reizes dienā, pa 2 šaujām rīsu. Tieši 10 reizes dienā? Nē, es zinu, jo tu biežāk ēd par dienu, tas ir labāk nekā 3 lielas ēdienreizes. Šādu diētu, tā koncentrēšanās uz tiem ogļhidrātiem panāk to, ka praktiski no rīta es pirms skrējiena nedaudz uzēdu rīsus ar medu un aiziet, un tu esi tik tā uzpumpējies, tev bāka ir tik pilnie, ka tu bez jebkādām īpašām problēmām noripini savu maratonu vai savu skrējienu. Un maratonu laikā? Maratonu laikā, jā. Mums ir kaut kādi ik pa apmēram 3 vidēji, ik pa 3 kilometriem ir ūdens punkti. Katrā punktā bišķīt uzdzeram ūdeni, un tad jau kaut kādā bišķīt tālāk distancē sākam dzert enerģijas dzērienu. Tad mums ir arī mums ir Vivasports, mums ir izostās želejas arī, un tad ir banāni un apelsīni. Tos arī jau var kaut kādā brīdī sākt ēst. Aiga, es tagad zinu, ko drīkst, ko nedrīkst. Es ceru. Ēst. Un es zinu, ka es nākamnedēļ nevarēšu piedalīties. Es varēšu piedalīties, noskatīties, vērot, kā visi tie 20 plus tūkstoši to dara. Es to turēšu pie vārda. Bet es varēšu arī dzīvot jums līdzi, un es gatavošu to pašu, ko jūs ēdat, lai es varu saprast. Un nākamgad es skrienu jums līdzi. Ja? Labi. Paldies tev. Paldies tev. Labrītiņš šo rītiņu, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rītiņa. Re, ja grib, tad visu var paveikt. Ko tad jāēd ir nedēļu pirms maratonas? Cik tur ir 23, 24 tūkstoši cilvēku skrien? Ir tikpat daudz versijas, kas ir jāēd ir, ja? Bet es tagad noklausījos, ko Aigars man pastāstīja, un es mēģināšu uztaisīt olbaltumvielas, kas ir proteīni, un ogļhidrīti. Tas ir gan grūts vārds priekš manīm. Izklausās ļoti, ļoti garlaicīgi, vai ne? Es pataisīšu to bišķīt interesantāk. Pirmais ir gaļa. Ir jāēd 3 dienas gaļa. Un te var ēst gaļu un zivis. Un pirmā es gribu jums gatavot, ir vienu tādu patīkamu recepti. Ir vista. Man te ir vistas kājas un stilbi. Un šeit ir tāda vermicelli. Un viņi gatavoti tā kā eņģeļa mati. Un viņi gatavoti ne no rīsiem, bet no sojas pupām. Arī, kas iedod ļoti, ļoti daudz enerģiju. Tad pirmais liksim ķiploku, jo visam jābūt garšīgam. Ķiploku smalki sakapā, pievienoto basko, zivju un sojas mērci. Daļu marinādes atstāja mērces pagatavošanai, bet pārējo pievieno vistai un ļauj tai ievilkties aptuveni 8 stundas. Kad vista ir iemarinējusies, to vāra dārzeņu buljonā. Un lai tas
uzvārās kāds 6 minūtes, kamēr mums viss ir gatavi. Bet neuztraucieties par to laiku. Es jums likšu kaut ko citu vēl darīt. Tagad vajag vārošu ūdeni, pilnīgi, lai viņš uzvārās. Pārlējiet pāri mūsu eņģeļa matiem. Viņi ātri paliks mīksti. Turēt viņus te karstā ūdenī kādu minūti. Voilà, minūte pagājusi. Izlējam šo caur sietu. Un tad tūlīt atdzesējam augstā ūdenī. To atkal caur sietu, kamēr viņi ir sausi. Nākamo gatavosim to mērci, to marināti, kas te mums palikās pāri. Es te pielikšu klāt sulu no puslaimas. Sojas mērcei un laima sulai pieber kapātas piparmētras, savukārt nūdelēm pievieno smalki kapātu šalotes sīpolu, gurķi un drupinātus zemesriekstus. Marinādi rūpīgi sajauc, pieliepiet nūdelēm un nobeidzot visam pievieno atsēklota tomāta gabaliņus. Tātad viss te mums ir gatava. Noņemam vāku nost un gaidam, lai tā vista atdziest. Kamēr man visi vēl atdziest, viens interesants fakts. 1908. gadā, kad olimpiāda bija Londonā, maratons tika pagarināts. Tikai viena iemesla dēļ. Jūs zināt, kāpēc? Tikai, lai viņi paskriet garām karaliskai ģimenei, kas stāvēja uz balkonu, un kopš tā laika tā distance nav mainījusies. Mainīsies ir mani viste, viņi tagad ir atdzesēti, un tagad mēs viņu plūkāsim. Re, kur viņi smuki nāk nost, viņi stingra vēl, jo zini, kāpēc? Viņi ir bioloģiskā vista, bez nekādas ķīmijas. Un ja mēs skrienam, mums jābūt tīriem. Un voilà, mūsu salāti ir gatavi, tikai maz bišķīt jāsamaisa. Un nobeigsim ar to mūsu vienu no galvenajiem varoņiem, ar piparmētru. Un es jums saku tā, ja jūs gribat strikti pēc Aigara recepts turēties, izlaižat ārā tos eņģeļa matus. Bet tie, kas neskrien, liekat viņus klāt. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Ar garnelēm un sieru pildīti kartupeļi, paštaisīta pasta ar nātru pesto un mutē kūstošs deserts. Tas viss jau pēc īsa brīža mūsu maratonam veltītā raidījuma turpinājumā. Nākamā recepte. Pildīts kartupels ar garnelēm, bet var lietot vienalga kādu zivi, ar sieru. Gatavu! Ready, steady, start, go! Kas ir vajadzīgs, ir kartupeļi. Un šeit ir šie lielie Idaho tipa kartupeļi. Viņus labi jānomazgā, un tad viņus ir jābūt sausiem. Tad mēs viņus uzliekam uz sāli, un tad pāris reizes mēs viņu saduram. Tad šo mēs liekam cepties, kamēr viņi ir ārpusē kraukšķīgi, iekšpusē viņi ir mīksti, miltaini, gatavi. Nepagāja stundu, un redz, kur viņi jau ir gatavi. Tagad šo mēs noliekam pie malas pišķīt, paņemam ļodu, un tagad ļodā secība. Mēs liekam sieru, man te ir labs angļu cheddar siers, un sieru var likt cik daudz grib, viņš ir tīrais proteīns. Sieram seko garneles, šķipsniņa jūras sāls, pipari, zaļie lociņi un pētersīļi. Nākamo pievieno ēdamkaroti sinepju, sviestu un visu kārtīgi samaisa. Tagad tie, kas uztraucās par savu figūru, neuztraucaties, tikai ejiet paskrienat ap kvartālu pāris reizes.
lai nodedzinātu tās kalorijas, kas te būs klāt. Tagad paņemam to kartupeli, pārgriežam uz pusēm. Rekur smuki miltaini viņi te ir. Un izņemam ārā vidu un iemaisam klāt. Šo mēs arī iemaisam iekšā. Nākamais pildam mūsu kartupeļu caulas atkal. Liekam pannā. Un vēl nav cauri, jo būs trešā daļa. Kā nākamo bļodā liek kazas sieru. To papildina ar karija pulveri un smalki kapātu tomātu. Masai pievieno grieztu gurķi, zaļos loceņus, piespiež laimas sulu, visu rūpīgi samaisa un liek uzpildītajiem kartupeļiem. Un voilà! Šo mēs liekam cepeškrāsnī, ar 180 grādus, kāds 15 minūtes. Un voilà! 15 minūtes pagājušas. Redz, ja mēs tuvplānā skatāmies, kā viņš te iekšā te čurkst. Un voilà, šāda veidā mēs viņus pasniedzam. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Arī ieteicams ēst daudz olas un pagriežat filmiņu atpakaļ un paskatieties arhīvā, kur es gatavoju lieldienu olas salātus. Tas mums taisni noder pirms skriešanas. Trīs protīna dienas ir pagājušas, un tagad sākās, kā Haigars saka, ogļhidrāta dienas. Tas nozīmē, mēs ēdīsim daudz pastu. Un ir interesanti, vakaru pirms skriešanās pa visu pasauli, kur maratoni tiek skriet, tiek rīkotas pastas tusiņi, ja pastas partijas. Varbūt tā tradicija mēs varēsim iesākt šeit arī Rīgā nākamo gadu. Tagad tās pastas recepts ir ļoti daudz, viss atkarīgs no kuras vietas tu Itālijā dzīvo. Tā kā Ziemeļitālijā viņi taisa viņu sausāku, viņi liek olas klāt. Dienvidu Itālija, viņi neliek olas klāt, viņi liek tikai ūdeni un tuču oliveļu. Tātad es iešu pusceļā un es taisīšu manu versiju. Vajag ir stingrus miltus, un šitie ir tie stingrie milti, ļoti spēcīgi, kas turās ļoti labi kopā. Un te man arī ir mūsu pašu mannā milti, un es viņu savienošu kopā. Tagad šeit man ir 150 gramu, un te man ir 50 gramu. Tagad uz katru 100 gramu miltu mēs liekam 1 olu. Miltos izveido nelielu iedobi, tur iešķiļ 2 vistu olas un rūpīgi iemaisa miltu olās. Kā nākamo pievieno ēdamkaroti olīveļas un mīca, līdz mīklas masa kļūst viendabīga. Un tā mēs mīcam, kamēr viņi paliek tāda patīkama stingra bumba. Un šo te mēs paturam viņu leduskapī minimāli 1 stundu, bet labāk ir turēt viņu cauri nakti. Voilà. Ir 2 veids, kā var taisīt pastu formu. Viens ir ar šādu te aparātu, un otrs ir ar roku. Un es jums parādīšu abus divus. Tad tuč miltus uz galda. Un šo te mēs pišķi palīdzam viņu izrulēt. Tad pāris reizes uz viennieku. Un tad griežam uz vēl šaurāku. Un var uztaisīt cik plānu, cik biezi jūs paši vēlaties. Jūs redzat, cik viņa stingra ir no šķī uz šo. Mēs redzam, te man nav tikai rullis, bet man te arī ir naži. Un tad es sāku griezt to manu pastu. Un man sanāk skaista tagliatelle. Voilà. Un tad šī mēs liekam uz galda
Un atkal mēs uzkaisam miltus, un tādā veidā mēs viņus izbirdinām. Un šo te mēs tagad varam atstāt, un viņi gatavi vārīšanai. Ja jums nav tie naži, tad es iesaku parādīšu jums citu veidu, kā to izdarīt. Un tad atkal bišķi viņu izplatinām un sarulējam. Mīklu izrullē plānā loksnē, iesmērē ar miltiem, lai tā nesaliktu. Pēc tam to pārloka vairākās daļās, sarullē un ar asu nazi sagriež pastas loksnēs. Un redz, kur ir, jūs varat izdarīt pilnīgi to pašu bez tā aparāta. Kamēr mūsu pasta atkal atpūšās, mēs uztaisīsim pesto. Bet šoreiz tādu latvisku pesto ar mūsu paša nātrām. Un tās nātras tā rupji sagriežam. Un ar nātrām mēs zinām, ja mēs skrienam caur nātrām, mēs ātrāk paskrienam. Tas arī palīdzēs mūsu maratonā. Nātras papildina ar lazdu riekstiem, rīvētu parmezānu sieru, sāli, pipariem un sāk blenderēt, paralēli lejot klāt olīveļu. Kad vāra pasta, vajag lielu masu ūdeni. Kāpēc? Mēs liekam to pastu iekšā, ūdens karstums nokritīsies temperatūrā. Mēs negribam, mēs gribam minimāli. Ja? Tātad, viņš sāk burbuļot, nekur nav gājis sāli. Es tagad pielieku pišķis jūras sāli un liekam iekšā. Un tā kā viņa ir svaiga, viņai tikai vajag pāris minūtes. Un tūlīt mēs pieliekam tuč mūsu nātras pesto, samaisam un ļodā iekšā. Un es domāju, jūs piekritīsat, ka nekas nevar būt vieglāks par šo. Tagad, pirms mana ķeda paliek pa čību, mana draudzene, viņas mīļākā diena visā gadā. Ir vakars pirms maratona skriešanas. Saldums. Viņai patīk saldums, un šī ir tā recepte, kur ir daudz cukurs. Tā ir vienīgā reize gadā, kad viņa var tik daudz ēst. Jo nākamā dienā tu viņu visu noskries. To, kas ir vajadzīgs, ir pankūkas. Reku, man te ir jau izcepts pankūks. Pankūkas pārloka, bet pannā liek kausēties cukuru. Kad cukurs sāk karamelizēties, tam pievieno sviestu, pielej svaigi spiestu apelsīnu un citronu sulu un ļauj visam uzvārīties. Un tagad liekam iekšā mūsu pankūks. Apgriežam viņus otrādi arī, lai viņus tā sula ietekta iekšā. Un tad pielejam klāt Grand Marnier. Tagad tas alkohols izvārīsies un aizdegsies. Tad pašās beigās es pielieku klāt marašīno čiršus. Un tāpat kā pasta, pankūks arī var sagatavot 1000 veidos. Mēs pasniedzam te uz šķīvja. Uzliekam saldējumu bumbu. Mēci pa virsu. Un es nevaru iedomāties, kas var būt saldāks par šo. Un es novēlu visiem jūs maratona skrējējiem ļoti labu startu, bet vēl labāku finišu. Galvenais ir tas, ka mēs piedalāmies. Konkurss no Stoller. Atbildiet uz šādu jautājumu. Cik gramu sviesta pievieno uz 1 kilogramu kartupeļu klasiskajā Robišona kartupeļu biezena receptē? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 24. maija pusnaktī. Balvas izloze notiks 31. maija raidījumā. Balvas būs divas. Stoller Multi Cookers un Stoller baristu kursi.
Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino